Labdien! Šajā video prezentācijā es vēlos jums parādīt jaunas iespējas, ko sniedz jums Viva CRM sistēma. Tagad uzdevumus jūs varat redzēt ne tikai sadaļā uzdevumi un kalendārs, bet arī sadaļās potenciāli klienti un iespējamie darījumi. Tagad jums ir iespējams filtrēt datus ne tikai pēc uzdevuma tipa, bet arī pēc uzdevuma datumiem. Tas ļaus jums redzēt aktuālos uzdevumus un darba plānu tieši tajās sadaļās, kur jūs visbiežāk strādājat ar klientiem un vadat iekšā informāciju. Lai pielietotu šo funkcionalitāti, jums jāiet iekšā lapuses iestādījumi, jāizvēlas uzdevuma datums, un mēs redzam, ka sadaļā iespējamie darījumi ir parādījusies jauna kolona ar plānotiem uzdevuma izpildes datumiem. Piemēram, jūs vēlaties paskatīties, cik daudz uzdevumu, cik daudz zvanu jums būs jāveic rītdien. Tad pielietojam filtru un redzam, ka rītdien jums būs jāveic 4 zvani. Turklāt šo informāciju, šos uzdevumus var sakārtot dilstošā vai augošā secībā. Ceram, ka jauna funkcionalitāte palīdzēs jums vēl ērtāk strādāt ar Viva CRM sistēmu.